Esiet sveicināti podkāstā Latvijas latviešiem. Šodien ar mani ir Elīna Balode. Un ar mani Ausis Stankevics. Iesāksim ar tādām satraucošām ziņām, ka Latvijas teritorijā nokrituši 2 droni. Beidzies gaisa telpas apdraudējums Balvludas un Rēzeknes novadā. Tātad šie 2 droni ielidoja aptuveni ap 4 rītā. Elīna, ko tu vari sīkāk pastāstīt? Jā, šie droni, kā jau tu minēji, ir ielidojuši Latvijas teritorijā. Mūsu gaisa telpas šķērsojuši ap 4:00, man liekas, pat bišķiņ ātrāk. Bet mūsu ministres aizsardzības publikācija par to, ka ir apdraudējums un atbildīgie dienesti strādā, ir ielicis 10:11. Interesanti, ka viņš darīja to visu laiku. Tā kā ielido droni, tu kā aizsardzības ministrs atbild 10:11. Jā. Man liekas, ja tu uzreiz zini, kad mūsu gaisa telpa ir apdraudēta, tad dienesti jau ziņo aizsardzības ministram, tad tev uzreiz ir jāziņo sabiedrībai. Jo sabiedrība gaida no dažādiem avotiem kādu informāciju par notiekošo. Un pats rakākais jau ir tas ne tikai, ka ministrs par vēlu ir pamodies un par šo ziņot sabiedrībai, bet tas, ka arī Šūnapraidā bija problēmas. Un paziņojumu iedzīvotāji saņēma stundu vēlāk. Jā, runājot par Šūnapraidi, tātad arī attiecīgi Twitterī Breaking LV ierakstīs. Apraide atrodas Vugdrokā, kas ir iekšlietu ministrijas dienas, tāpat kā robežsardze. Miera laikā par darbībām Latvijas teritorijā atbild iekšlietu ministrija. Un šobrīd tas, ko mēs varētu pateikt par Šūnapraidi, kad Šūnapraide nav izstrādāta līdz galam. Mēs vēl joprojām redzam problēmas, ir attiecīgi bijuši pirms tam droni un gaisa apdraudējums. Šī situācija cilvēki tiek apziņoti krietni novēloti. Un tas nav pieņemami. Iekšlietu ministram vajadzētu uzņemties Kozlovskim atbildību tāpatās kā Sprūdam manā skatījumā, jo jūs abi nesiet izdarījuši savu darbu. Otrkārt, kā viens nav izdarījis savu darbu ar Šūnapraidēm, otrs paziņo pēc 6-7 stundām, bija kas apdraudējums attiecīgi Latgalē, Rēzeknē, tur bija apdraudējums. Tas nav nopietni. Bet svarīgākā Sprūda ziņa bija ne tikai tas, ka ir apdraudējums, bet ka viņš dodas uz Rēzekni, uz vietas apskatīties, ka tur ir lidojuši droni. Bļāviens, cikos tu vispār reaģē uz situāciju. Ir cik pagājuši mēneši viņš ir solījis pirms pusgada, kad Latvija stiprinās dronu sienu uz austrumu robežas. Tas jau kurais solījums, bet tas nav izdarīts. Ukrainā karš jau notiek 4. gadu. Mums bija pietiekami laiks, lai sagatavotos aizsardzības ministrijā. Aizsardzības jomā ir tik lielas investīcijas ieguldītas kā nekad. Un mēs neesam gatavi jau kārtējam dronam, jo šis nav pirmais nejaušais drons, kas ielido Latvijas teritorijā. Viennozīmīgi Sprūdam reāli ir jāatkāpjas. Es piekrītu, ir nepieciešama Sprūda demisija. Un tas, ko viņš vēl teica, kas bija vienkārši amorāli, viņš saka, neviena valsts nenotriec visus dronus. Ukraina notriec aptuveni ar 85% precizitāti dronus, Izraela 90+% precizitāti. Šobrīd Sprūda vadībā Latvija notriekusi precīzi 0% dronus, precīzi nevienu. Kas tas ir par aizsardzības ministru? Šobrīd aizsardzības ministram es piekrītu, vajadzētu uzņemties atbildību, demisionēt un beidzot, lai aizsardzības ministri ir nopietni cilvēku rokās, kuri spēj kontrolēt situāciju un kuri spēj radīt apstākļus iedzīvotājiem, ka iedzīvotāji jūtās droši. Jā, jo mēs negribam sagaidīt nākamos gadījumus, kad šis drons ielido ne tikai bijušajā naftas cisternā, bet ielido kādā nedodies daudz dzīvokļu ēkā, kas var radīt vēl lielākus postījumus. Jo šis noteikti ir agresors, noteikti mūs testē, pārbauda, cik mēs esam gatavi reaģēt un arī rīkoties. Šobrīd jāsaka to, ka mūsu reaģēšana ir ar novēlošanos. Un es teikšu godīgi, man ir šobrīd tāds niknums. Man ir niknums par to, ka mēs esam reaģējuši tik vāji. Mēs šobrīd iztamies tā kā mīkstie. Valstiski mēs priekš Krievijas šobrīd iztamies mīkstie tādā nozīmē, ka viņi lidina dronus. Mēs nevienu nesam notvēruši. Mūsu aizsardzības ministrs aizbraukšu paskatīties dronu, kurš lido vai nav nejausmas, ko viņš tur brauc, viņš jau sen ir nokritis. Diez vai iedzīvotājs jūtās droši, ka viņam tāds, vismaz aizsardzības ministrs atbrauc, pavēroja debesis, es tagad jūtos droši. Tas tā nestrādā. Un otrkārt, man ir vēl viens jautājums saistībā ar šiem 2,6 miljardiem, ko mēs ieguldam. Cik reāli šie finansējums ir ieguldīts aizsardzības jomā, un lai mēs justos droši, un cik reāli no
ir kaut kādā ziņā izsaimniekots vai nemākulīgi apieties ar finansējumu? Jā, šis ir labs jautājums. Jo īstenībā Sprūts, paskatoties viņa amatpersonas deklarāciju, viņš ir spējis aizdot 500 000. Tad jautājums, no kurienes viņš šo naudu ir aizņēmies? Vai kā tik nav mūsu aizsardzības budžets patīrīts Sprūda makam? Es būšu skarbs, ja gadījumā pierādās, ka kāds ir izsaimniekojis aizsardzības budžetu kaut vai nelielas summas. Manā skatījumā vajadzētu notiesāt par valsts nodevību, jo nav pieņemams tas, ka kāds savās personīgās intereses un labumus gūst uz mūsu drošību. Jā. Mēs ceram, ka šis gadījums liks aizdomāties arī mūsu ministru prezidentai par notiekošo. Un, ja nu neatkāpjas Sprūts vai neatkāpjas Kozlovskis, tad ir jāatkāpjas Evikai Siliņai. Ja tas netiks darīts, es domāju, tad sabiedrība ar savu spiedienu to panāks. Es pilnībā piekrītu, šeit ir kādam jāuzņemās atbildība, un mēs nedrīkstam izstīties vāji, vissevišķi agresors kaimiņos neguļ. Diemžēl mūsu ministri guļ. Paldies, ka skatījāties šo epizodi. Ar mani bija Elīna Baloda. Un man bija Jānis Stankevits. Latvija latviešiem tiekās.